Tā. 2. maijs, 1. maijs dzietē, nu mums ir te uzziedēja, Alicis uzziedējis, lakām tas ir kas mali, es nezinu, tas arī uzziedēja. Būsim bišķi pār 6, 5 minūtes pār 6. Pirmīt, kaut kāda, agrāk bišķi picelās, kā nebija. Saula, bet ir ielikt man siena vienkārši jau ir. Ka saula uzlikusi, jā. Kur redzēt vietu, kur ir diezgan tālu aizgājis. Diezgan tālu tur. Tā vietā tur. Tagad tur tiek gan iz austrumos, tā kā vajag austrumos lekt. Jā, normāli tālu. Tā kafijas jau uztaisīju. Liepāja, 2023. gads, 2. maijs. Tā. Vakar kaut kādīgi atpūtos. Un tā, radinieks satika. Rīgas. Aizvakar. Mai. Vārdi ir nosnēji. Normāli. Tā. Kaut kādi sapņi tādi. Es sapņos taisīju kaut kādu retro mašīnu. Nu, kaut kādu franču mašīnu, es nezinu. Es galvenais tikai taisīju, bet ne marka zinu neko. Bet motoru lielums vienkārši. Motoru lielums apmēram kā 3 klaiku mašīnas. 3 maijas batoniņu, tādu tik liels motors. Var rokās paņemt tāds. Tik liels motors. Tik liels motors. Man kāds invalīdu vaģiem ir lielāka motora nekā tas priekšā. Bet zem viņi bija tāda kamera, tāda, kur ir kā gaisa samaina, kaut kāda katalizatora, kaut kāda iekšā. Tas bija tā kā liels čemodāns. Liels čemodāns. Tā jocīgi viss tā. Man tagad jautājums, vispār uz ko tas motors iekšā. Varbūt pat tas nebija benzīna motors. Varbūt pat tas nebija benzīna motors. Tas bija nezinu, kas par motoru tas bija. Tā. Jā, man ir darbs ir teikt, uz noslēgumiem iet. Varbūt tagad būs jāsavāk viss tie. Viss, es salikšu, ka viss tāds tā noslēgums, noslēgums, jā. Es vienkārši izvākšu lejā viss, kas man nav vajadzīgs. Darbā man ir duša, dušai ietais melnē, tas ir pašai krāniem, pagarinājums ietais, jāuztais duša 28 centimetru augstāk. Un tad es taisīšu jāizmērt. Vispār bīdmērs jāpaņem. Atcerēt, bīdmērs jāpaņem. Kas man bija jāpaņem? Bīdmērs man jāpaņem, jā. Bīdmērs jāpaņem, jānomē visā trubiņa, cik gara, jāuztais rasējums. Jāiziet pie virpotāja, lai viņš izvirpot, iestāsot tā trubiņu dabūt. Noteikti no vāra jādabūt. No vāra. Varētu būt, kad bronzas trubiņa būtu ideāli. Varš baigi zaļš paliek. Bronzas bišķi labāk uzvedās ūdenī. Būs tāda trubiņa, var teikt, 30 centimetru gara. Pēc tam jāpliek ar ozolu. Jāpīlīmē ozols. Tāds dekoratīvs elements ozols. Un jāizstrādā furnitūra, krāna furnitūrā.
Redzēs, dizainu, ieizmēģinu dizainu. Ok, nu tā. Jā. Nu, tur laikam bija saule vienkārši pirmīt. Arī pēc 6 pamodos nebija nekāda beigu, tā kā nespīdēja saule. Bija laikam aiz mākonīšiem. Tik liekas, ka divas saules tur spīd. Nu, labi. Vienkārši mākonis sadalīs viņas pusē. Jā, es kafiju dzeru. Nekāds savus darbus mēģināju darīt. Savus darbus, kaut kāds hobijs. Izrādās, kur vadiņas tur lodēja. Izrādās tie vadiņi no alumīnija. Man no alumīnija tā skābi no alumīnijas, nevar salodēt alumīniju. Vādas saspiedējis. Arī darbā. Es vispār domas ir daudz, kas jādara. Negribas neko darīt. Tā. Tāds. Tāds rīts, jā. Mašīna. Kaut kādām rutīcām mēs kaut kur bāzes, kaut kāds daļas. Tad bijušiem arhitekiem, ko es esmu strādājis, kaut kādā, nekšana, kur vecais, kur tur es strādāju, vēl strādā. Vispār sapnis bija tāds tehnisks sapnis bija. Tehnisks, jā. Es to motoru ārdīju, kaut kādas daļas ārpusē ņēmu nost, un tad skrūvēju, kaut skrūvītas tur tā un tā ņēmos motoru. Godīgi, kas ņēmās motoru, bet es nezinu, kas pa motoru tur. Kaut kāda virzuļi tur iekšā bija, Kaut kas kustējās, kaut kas tā. Es vienkārši tur tikai to, kas apkārt tikai patīrīja to, tā. Saule ceļā diezgan ātri augšā. Kas vēl tāds? Nav nekāds rīt domas. Rīt domas kaut kas, tāds rīt domas. Tas rīt domas, jā.
Pažāvājos, jā. Tas tālams vienkārši var pēc maniem video salīdzināt, kur saulēts. Nu, man skata loga. Kā tas viss izmainās. Var pat dienā paskatīties. Es domāju, ka šitie vienīgais labums no šiem video. Nu, paskatīties, kāda saule izstās no rītiem Liepājā. Un kur viņi lec? Kā tas mainās? Davai es pastāstīšu, te bija tālka. Es pastāstīšu par plakano zemi. Pastāstīšu par zemi. Es tam te papīšu stāvu. Vispār, es te biju cilvēku, man bija jāstāst par plakano zemi. Es ticu, tas šefs, tiešām tur viņi tie kolēģi kaut kādi, tie draugi. Viņi tikai stāstās, un es jums sāku stāstīt, es ticu plaknē zemē, un nav kosmos. Un tad viņi pieraduši to, ka tur pa televizoru ir tāda plakana, viņi tur domā, ka tur kosmosā šķīvīts mazīši lido, jā. Es saku, nav kosmos. Un tad tā ir cita uztver. Un tad es stāstu to izmēru. Tā plakna, jā. Tā plaknes tev ir 6 miljardi kilometri. 6 miljardi, tas ir tas diametrs, jā. 6 miljardi kilometri. 6 miljardi kilometri. Līdz nākamajai plaknē virs mums, kas ir plaknē, ir 1 miljons kilometru. 1 kilometru. Viss saist vidu vien noteikti salīdzinoši ļoti tievu. Viņi ir esti priekš mums, milzīgi, jā, tā as, jā. Kā adat, jā. Tā kā šeit mūžīgās pasaules, viņi, ka es salauzīs, tad viss nomirs, tā arī būs. Bet viņi, tā adat, kas iet cauri, jā. Un kad ir 7 pasaules virs mums, ir 7 pasaules zem mums. Ir 15 pasaules, 15 plaknes tās plaknes. 15 visum. Tā plakna, ko mēs varam aptvert. Mēs nevaram aptvert, piemēram, to, kas ir nākamo plakni, mēs viņu vairs, kas var, tas ir, divam tas ir visums, ir viss, kas viss tās 7 plaknes, augšā 7 plaknes, līdz lejā, tas ir viņu vai visum. Mūsējais tikai šī, pagaidām visums mums ir tikai tā vieta, kur mēs dzīvojam. Ka aptversim vairāk, ko mēs aptversim, tas būs mūsu visums. Un es saku, tas miljons kilometrus, jo Korānā rakstīts, ka, kad līdz zvaigznēm jāiet, pa kājām jāiet. 500 gadi. 500 gados, tad noiet miljons kilometrus. Es vēl pārēķināšu. Es nezinu. Es kaut ko retnēju, ka miljons kilometru. Varbūt mazāk, varbūt vairāk. Tur tas ir tā, tas ir ļoti nosacīts, ļoti nosacīts gadījums. Un tad es pārēķināju, te es salīdzināju, cilvēku salīdzināju, un iedomājos, ka plakni ir kompaktists, CD, kas ir kompaktists? Viņš ir 12 cm diametrā, 12 cm, jā, kas ir 12 cm. Un tā zeme ir tik bijusi kompaktdisks, jā, un atāms kompaktdiskiem arī ir tas pats atāms ar kompaktdiskiem, tas milimetrs, jā. Un tāds, un 7 veikšana. Es mājās pārēķināju, pa visu tā pārēķināju, un ko es stāstīju? Es stāstīju, bet es pārēķināju. Man sanāca nevis kompaktdisks bizmā, bet visas tās pasaules, 15, tās 15 pasaules, viss saiet plānāk par kompaktdisku. Man sagaida 0,1 milimetra. Pagaid. Nē.
Jā, man sagāja, nu, tur sanāk, man sanāk, tas viss 30 miljonu kilometru augstumā sanāk, nu, tā sanāk 30 miljonu. Man viss sanāca 0, viss kopā, visas zemes, visas atmosfēras, viss sanāca 0,1 milimetrā. 0,1, tas papīra biezumās sanāca viss, jā. Papīra biezumā. Viss, vēl, es domāju, ka bišķi, es tā pārēķināju, beigās, es secināju, ka tas ir, tā ir super plakne, milzīgi, kur vēl, tas ir tā. Tas ir vispār dažreiz prātam neaptveram, jā, tā. Bet es domāju, ka krūtāk nekā kosmos tas ir. Tas ir vispār krūtāk nekā kosmos, jā. Un jā. Protams, es domāju, ka nekāds nav, mēs nekādā visumā tur kosmosā nelidojam. Mēs drīzāk atrodamies kaut kādā, nezinu, tas disks drīzāk kādā okeānā atrodās. Es nezinu, okeānā, to okeānu pat nenosaukt, to, nezinu, ko es varu nosaukt, visu mūdiņos. Es mani, ka nekāds vakums nepastāv. Ne, vakums varbūt pastāv, bet kā kaut kas, kas, dematerializē pasauli. Jā. Dematerializators. Tas, kā visu vakums iekšā. Tas kā instruments. Bet ne kā vide. Tas kaut kā dematerializē materiāls un tam līdzīgi pārvērš pirmā matērijā pārvērš. Varbūt tas, es nezinu, kaut kā tam līdzīgi. Tu vari jebkuru elementu indīgi ielikt, iekšā ielikt vakumā, viņi sadala. Viss šos nekas nav. Viņi pārvērš par neko. Tā. Tad var neutralizēt jebkurus elementus. Varētu, piemēram, atombumbas neutralizēt, uzlaist augšā tādu vakumu bumbu, jā, un vienkārši atombumbu vienkārši sadalās par atomiem. Lidojošu atombumbu. Es vispār ļoti stipri fantazēju, bet, lai būtu princips vienkārši lido iekšā, uzsais kāds, kas ir. Tas nav, es nezinu, kam tam jābūt, jā, kas tas tāds varētu būt. Domāju, ka vakuma nav varbūt pavisam kaut kas cits ar laikiem tur ir, jā, tur pat varbūt, tur pat laiks apstājās, liekas, ka tur vispār vēl laiks apstājās, varbūt tas objekts, kas tur ielido, viņš vispār apstājās uz vietu. Un uzreiz pazūd, bet, tur realitātē tur varbūt viņš iebrauc, viņš tur 1000 gadus stāv, un tik daudz varbūt ne, bet, Un tur ir tāda, ļoti laikmaina. Tur tas laika tas ātrums tur ļoti stipri var mainīties. Tas ir, drakoniskajā. Drakoniski mainīties, jā. Tā kā, jā. Beigās es secināju, ka, man vispār šām brīvdienām man arī izkristalizējās tāda, kāda varētu būt, šis visums, ko mēs dzīvojam, visums. Pasauli, ko mēs dzīvojam, pasauli, ko mēs dzīvojam, visiem kontinentiem, tam līdzīgi mēs pat neesam aptvēruši, cik kādu, vispār apzināšu pareizi, mums slēpt,
Nu, es esmu pasauli tikai Latvijas mērgu apzinājies. Apzinājies tikai Latvijas mērogā. Es esmu visos Latvijas stūros, visās, gan arī lielāk tā upīties, izbraukājis uz tām šķērsām. Bišķi aizbrauc uz Tallinu, uz Tartu, uz Viļņu, tā apzinājos bišķi iekšā Palanku, Klaipēdu, tādu apgūst iekšā, bišķi iekšā. Līdz Maskavā bija Sanktpēterburgā. Un to šitādi pasaules apjom, tad šitas, ko es esmu apzinājies, ka viņi ir un tā. Bet kā pārējā pasauli, tas ir tur Krīma, tur radnieki Gruzijā, Gruzija, neesmu bijis Gruzijas radnieki, te atbraukuši atpakaļ uz Latviju. Un viss ir, bet es tur neesmu bijis, to pasauli es neesmu iepazinis, tā, jā, to pasauli neesmu iepazinis. Es domāju, ka, nafīgi man te strādāt, es tad domāju, man būtu jāiepazīst pasauli, kurā dzīvo. Es tagad, ja es te tā ilgi strādāšu, es tad nostrādāšu, tā, es esmu 57 jau teikt pusi, jā. Strādāšana, kā gandarījums, man tā nav bišķi vajadzīgi, bet, man ne tik lielā mērā. Tik vajag, tur paņemt, pastrādā, varu mierīgi uz pusslodu strādāt. Tas ir pēc vajadzības, ja grib kaut kādas fīņas. Jo cilvēkiem, jo valstī nebūs nauda, tagad brauks visiem, kam ir īpašumi, mēģinās viņiem kačāt naudu. Visādas tur būs tagad visādas zemniekiem brauks virsū. Medniekiem, visiem brauks virsū, jā. Bet tas nelīdzēs. Nelīdzēs un cilvēkiem tur bišķi tā. Man pīcam, es uzskatu, ka mājas var būt ļoti lētas, vispār ļoti lētas. Man tā kā veiklāt, pēc telti, jā, pa 10 eiro, jā, bišķi dārgāk nopēc māju, jā. Es esmu pats celtnieks, pats ceļi, bet tehnoloģijas jau ir tik tālu, ka, ziniet, var robotu, atnāk robotu iekšā, robotizēs iekšā, tev var robotu uzbūvēt to māju. Pasūt, tev atnāk un uzbūvēt, jā, pa dienu, nē, labi, pa vienu dienu būtu roboti ir uzbūvēt. Teātri uzbūvēt, es domāju, pa teātri var uzsliekt cilvēks pa 10 minūtēm vai pa 20, ja, tur. Un tā. Gribās jau tāds, un tāpēc, es biju auto izstādē, tur auto izstādēs nebija, bet man bija te draugi bija auto izstādē, māsa bija, viņš Riepas tirgo, bija 3 dienas auto izstādē. Kā pārstāvs bija, piedalījās. Un es visiem stāstiem, es vienkārši prasīju, ko es gribēju redzēt. Es gribēju redzēt kempingmājas, esat bijusi kempingmājas, bijuši, jā. Bet nevis kempingmājas, bet man ir interesētāts kempingbusi, jā, kempingbusi. Tāda, bet ļoti nosacīt viņas tādam ceļotājiem tādu drīzāk, nezinu, kas tur tāds, baigi,
Man kaut kāds, man īstenībā gribās lidojušas velosipēds. Fantastisks kaut kāds tāds, man gribās kaut kas tāds apceļošanas vieglums, apceļot pasauli, viegli apceļot pasauli, tā. Velosipēdu braukt grūti, mašīna ir apgrūtinoša, neko neizjūt, neko nejūt. Planieri varbūt, tas ir tāds planieris, tāds sākums, tāds planieri, no motora palidot, kad, vienu lidojumu tur 1000 km nolidot, 1000, varbūt 2000 km noplānēt, tā, planierot, tā tiekšā. Ja tu kāds galva mēķis, kaut kāds tam līdzīgi, tu aizplanē, tā. Tas ir 2000, viņš lido, tas planieris 200 km stundā, jā, tas ir 10 stundas lidojums, 10 stundas palido. Tas daudz īstenībā, tas daudz. Tā 10 stundas palido, jā. Tā vietā tu aiziet, nedēļu padzīvo, atkal paldot 10 stundas, nākamo vietu 10 stundas. Atkal nedēļu padzīvo. Tā gribētos aplidot pasauli. Tādā veidā. Bet kas man ļaus? Kas man ļaus 2000 km? Un tādā veidā, jā. Tādā veidā, tāds. Jā, tas diezgan egoistisks pasaules. Cilvēks jau tik priekš saviem dzīvo. Ir kāds uz domā priekš bērniem, tam līdzīgi tas tā. Pats galvenais bērniem nevajag maisīt to. Blakām stāvēt, kad bērns paprasīt, bet nevajag neko neiejaukties. Viņam pašam tiek galā. Pats galvenais. Tā. Būt klāt, bērniem jābūt. Vienkārši jābūt klāt, tā. Tas ir galvenais. Bet, jā, un tā. Nekad es planēju tikai vienu reizi pasēdējis, nezinu, ka man bija 16 gadi, jā. Aizgāju pasēdēt planēju. Neesmu lidojis neko. Es pat lidoju tikai lidmašīnu, vienkārši doma kaut kā tāda. Es tikai pastījos, ka te kaut kāda Lietuvā te nopirka itāļu planieri 1000 eiro. 1000 eiro, jā. Tur tos motoriņus, tur liek tos motoriņus klāt, tur elektriskos motoriņus, lai var tur priekšā, jā. Ir benzīna motors liek klāt, benzīna motoru tur, benzīna motoru nolidot, vēl 1000 km. Jo īstenībā, ja viņiem vajag tā planēti, jā, jāstās tur, kad mākoņieši ceļās, tur ir stroms iet augšā, stipri. Tā doma, jā. Tas, protams, ka tas ir adrenalīns arī kaut kāds tam līdzīgi. Un tāds. Un vienkārši kāds saka kaut kāds mērķis, vienkārši redzēt, vienkārši šo pasauli. Mēģis vienkārši redzēt to pasauli, pats izjust pats pasauli izjust. Kad es, piemēram, es biju padomu laikā 81. vai gadā, otrā klasē, kad pirmo klasu pabeidzu, man bija 8 gadi. Es biju Maskavā, pie man onkols, viņam bija 18 gadi, viņš 10 gadus vecāks, viņam 18 gadi. Viņš bija dienēja armijā Maskavā, un mēs pie viņa aizbraucām Maskavā, un pa Maskavu mēs tur
Uz izceltiem gājām, makās, ka veselu mēnesi. Es biju mēnesi Maskavā. Mēs uz turieni atbraucām ar vilcienu. Nu, vilcienis tikai tur, makās atceros tikai, tur, var teikt, tur iekāp, to ceļu tikai pa Latviju brauc, tad jau aizmīgi, un tad jau tik pamados var teikt tikai Maskavā. Es var teikt nogulēt, var teikt, pa visu ceļu, tā. Bet atpakaļ mēs lidoja lidmašīnu. Lidmašīna lidoja tiešais reis no Maskavas Liepāja. Maskava bija tiešais reis, Maskava Liepāja, regulāri reis. Te kāds neprīnītos sakais, bet tikai pats prāt. Un viss, kad pacēlts iekšā, bija ļoti liela mīgla. Nu, Krievijā neko tur, bija mākuņiets, neko neredzēja. Bet kā iebrauc tajā virs Latvijas, bija tīras debesis, bija tīri, neviena mākonieša nebija, es redzēju visas pļāvas, visas govas, kas ganies brūnais, visāds iekšā. Vienkārši tu visu redzi, visu zem redzi, tu redzēji visu Zviedriju, visu krastu, visu Somiju, visu Igauniju, visu, nebija mākoņi, jā, un visu to iekšā. Un ja Zviedrijas kaut ko redzēja, kaut kāds salas, vai Zviedrijas kaut kāds iekšā, vēl baigi tālu redzēja, jo viss tur bija tīrs, un tad to pasauli, nu, tu iedomājies 8 gados, tu redzi visu pasauli, tas ir brīnišķīgi, jā, tas ir brīnišķīgi, tu redzi to pasauli, tas uzreiz ir tāda apziņa, nu, ka tu redzi vienkārši, ka lido pa mākoņiem, tam īstenībā, es domāju, tas ir tā kā, tas ir tas pats, kas redzētu bezvējainu jūru, kad vispār tur nav vilniši, ka pie krasta jūrā, un vispār ūdens nekustās. Tā kā ūdenī, kad krūzē ieliec ūdens, un nedēļu stāvēs, viņš nav kustējies. Tāda jūra, piemēram, redzēt, nezinu, kāds, bet tāds baigais pārsteigums. Kā, kad tur var jau patīk viļņot, bet vienalga, tur. Un vienkārši, ka tādu jūru, vienkārši es runāju par to, ka tādu skatu redzēt ir tikpat bieži, kas lido, kā redzēt jūru, kurā nav viļņi, kas nav vienkārši, lai salīdzinoši, jā. Es domāju, ka nav tik viegli ieraudzīt skaidrs debesis, tik lielā teritorija, nu, tādā veidā iespēju iegūt, jā, es domāju, tas ir tikpat reti, kā, bet es redzēju jūru bez viņiem, makās, divreiz mūžā, divreiz, kaut kur nesen bija, jā, kaut kur nesen pagāt, nu, sen, tāda atpakaļ, tad arī makās, ka, tas bija, tas jau brīvā Latvijas laikā arī, kaut kā tam līdzīgi, tas bija, tas ir pirms 30 gadiem un nesen, tā, 3 gadiem, ne, pirms 2, nu jā, un tā, un tas ir arī, tas ir pie jūras dzīve, un es to vienkārši ieraugu tikai, principā ir tāds bezvējienas dienas, tad jāiet tikšu, bet nevienmēr bezvējienā dienā jūra bez viļņa, tā, jābūt, nu, tādam bezvienam dienam, kāds 3 dienam jābūt, tad jūra neviļņa. Tā. Un es vienkārši tas iespēj, nu, ka tas ir tas retums vienkārši, kad tu ierauc, jā. Varbūt es gribu tāds, es domāju, ka es plānieru, ja tur lidot tos kilometru lidotu gadu, varbūt es vienreiz pa gadu redzēt, es biju gadu lidot, jā, vienreiz redzēt tādu iespēju, nu, tādu iespēju. Nu, ja būtu tādu, bez mākuņiem, nu, es dabūtu planieru tiku neceltos, viņš kristi lejā, tur vajadzētu būt motoru lidot, jā, jo nekāda mākoņš nebūtu, tas reiz nozīmē to, ka tu visu reiz, bet tev planēs neceļās augšā, te viņš šeit planē lejā. Vienīgais, nu jā, tad vajag motoru klāt. Vienreiz, labi, ka būtu vienreiz tā tikai, nu, okei. Jā, tā doma vienkārši ir. Es nezinu, tas bija saistīts ar motoriem, laikam, es sapņoju redzēju motoru, es gribu planieru motoru. Kaut kāda varbūt saikni tam visam ir, kaut kur saikni ir. Es saku, cik mūldi ilgi
35 minūtes. Prāt, cik ilgas multi, jā. Labi, beigsim. Saule pacelsies diezgan augstu. Es domāju, to varētu arī beigt. Saule pacelsies. Oi. Tā, te viss ir zied. Tas ir otrdien. Jāiet uz darbu. Kaut kas jāpadara.